Sveicināti, mans vārds ir Oskars Langeris. Mans bakalaura temats ir priming efekta nozīme individuālā lēmuma pieņemšanā. Mans darba vadītājs ir Aivis. Īsumā pateikšu par savu prezentācijas plānu, kā viņš notiks. Sākumā pastāstīšu par pētījumu miljonu apmeklētāju, par pētījumu tiks parādīts pētījumu izaicinājumi, teorētiskie modeļi. Tad es nodefinēšu pētījumu mērķus un jautājumus. Pētījumu metodi aprakstu, par to pastāstīšu rezultātiem, secinājumiem un uzstādījumiem. Tātad pētījuma ideja bija par to, vai individs ir spējīgs izmantot neapzinātu uztvertu informāciju pareizi lēmumu pieņemšanā. Eksperimenta procedūra balstījās uz to, ka intuīcija ir spēja izmantot neapzinātu informāciju, lai atbildētu pareizi. Un šī izmantošana neapzināta informācija atbildēt pareizi uzdevumu. Un šī neapzināta informācija ir nodefinēta psiholoģijā kā primings, tas ir neapzināts stimuls, kas tiek sniegts ar ļoti lielu ātrumu. Un tas tiek sniegts individam zemapziņas uztverē. Ļoti maz pētījumu ir un maz autori, kas pēta tieši intuīcijas saistību ar priming efektu. Viens no tiem ir Vipičs. Viņš savu pētījumu ietvaros secināja, ka priming efektam varētu būt nozīme individuālā lēmuma pieņemšanā, bet joprojām vēl nav skaidrs modelis, kā ir jāpielieto šis priming efekts, lai tam būs saistība ar individuālo lēmumu. Vai arī es uzskatu, ka šī tēma ir ļoti aktuāla Latvijā, jo līdz šim neviens tieši nav pētījis par priming efektu ar individuālo lēmumu. Un apapsainē datubāzē ir ļoti maz vispār pētījumu par priming ir daudz pētījumu, bet tieši par intuīciju un saistībā ar priming ir vispār nav neviens pētījums. Līdz ar to es uzskatu, ka šī ir ļoti oriģināla ideja, kur es pētīju. Un arī doktora disertācija Latvijā ir aizstāvēt šo tēmu. Šeit es jums uzskatām vēl parādīju pētījumu idejas schēmu, un jums būtu uzskatāmāk saprotams. Tātad tiek pētīta neapzinātās informācijas nozīme, tātad šī priming efekta, pareizi lēmumu pieņemšanā vadoties pēc intuīcijas. Tas tiek salīdzināts ar divām grupām, eksperimentālo grupu un kontrols grupu. Kontrols grupā netiek sniegs priming efekts, tātad viņam nav nekāds stimuls, bet eksperimentālā grupā ir priming efekts, kurē tiek sniegs zemapziņā pareizi atbildes uzdevumu. Pētījuma schēma. Pirms es realizēju ideju, es ieskatījos, analizēju teoriju, politiskāko, apskatot intuīcijas fenomenu, priming efektu fenomenu, intuīcijas fenomenu saistībā ar intuitīvā lēmuma saistībā ar priming efektu. Pēc tam tika realizēta pētījuma ideja, izstrādājot stimulu materiālus uzdevumam ar Photoshop programmas un izstrādājot tieši to procedūru ar e-krājuma programmas palīdzību. Kā arī tika nodrošināti apstākļi, tika nodrošināta telpa, apgaismojums, aparatūra un tika veikts arī pilota eksperiments, kurā respondentam tika palūgts piedalīties eksperimentā un pateikt, vai kaut kas varbūt nav skaidrs, kā arī bija palūgts, vai viņš varbūt saskat kaut ko tādu nesevišķu, ka varbūt mēs bijām pārliecināti, vai viņš redz priming vai ne, kā mēs esam noslīdējuši priming ātrumu, lai tiešām cilvēks mums varat apzināt. Un tad tika novadīts eksperimentāla daļā eksperiments, tika pieaicināti respondenti, tika sākumā palūgts aizpildīt indivīzijas aptāvi, pēc kā tika novadīta procedūra, kā arī katram respondentam pēc eksperimenta tika izsūtīta atgriezniskā saite uz e-pastu. Īsumā par teorētisko modeli es balstījos intuitīvā lēmuma teorijā uz Daniela Prata schēmu, kurā viņi ir iekļāvuši vairāk zinātnisko pētījumu, kas sakopojuši kopā vienā teorētiskā modelī. Un mēs redzam, ka ir daudzi faktori, kas atbild par, no kā ir atkarīga intuitīvā lēmuma pieņemšanas efektivitāte. Īsumā pastāstot, ir eksplicitā un implicitā mācīšanās. Eksplicitā mācīšanās ir mācīšanās, kas notiek apzināti, kad individs trenējas ilgu dzīves laikā, un viņš ir ļoti svarīgi ilgums, un cik mēs bieži atkārtojam, un arī kāds ir rezultāts. Un ir organiskās saites svarīgi, kad cilvēks mācās trenēt savu intuīciju. Kā arī ir implicitā mācīšanās, kas ir neapzinātā mācīšanās, un tā notiek. Tas ir tas, ko mēs neapzināmies, kas nāk dzīves laikā mūsu paliek implicītajā atmiņā. Un tātad no šī mācīšanās veidojas komplekss attiecīgas sfēras saistītas schēmas. No eksplicitās mācīšanās veidojas ekspertu schēmas. Zinātnieki atzīst to, ka, lai tādas schēmas veidot, ir vajadzīga tikai attiecīgi joma noteikti, un tas var ilgi 10 gadu ilgu laikā, ja tur ir vajadzīga liela praksa.
Savukārt, implicītā mācīšanās, neprecīzās mācīšanās veidojas heuristikas schēmas, tā tie ir garīgi izceri, ka cilvēks, viņš vienkārši izjūt, viņš neapzinās to informāciju, bet viņš atbild. Un, protams, ir atkarīgi, ir svarīgi uzmanības, jāpievērš uzmanības stimulējumu apkārtējā vide, un arī ir ļoti svarīgi, kādi ir tie pieņemšanas, kā lēma pieņemšanas uzdevumi, cik viņi ir sarežģīti un tam līdzīgi. Pastāstot par intuitīvā lēmumu saistībā ar priming efektu, kas kā izriet, tad sākuma individiem tiek parādīts, tas ir balstīts uz Topolinska un Straka arī pētījumu, tikai vairāk pielāgoja viņa savu eksperimentālu procedūrai. Sākumā respondentam tiek parādīts slēptais primings, kas tiek sniegts ar lielu ātrumu līdz 40 milisekundēm, tas ir 0,040 sekundes, tas ir diezgan ātri. Tas ir kā palaišanas mehānisms. Ja rodas pozitīva ietekme, tad rodas precīzi intuitīvs lēmums. No kā ir atkarīga pozitīva ietekme? Tā ir atkarīga no 4 faktoriem. Viens faktors ir, vai ir pareizi izstrādāts tas priming stimuls, viņa krāsa, novietojums. Otrs faktors ir, cik viņš tiek ātri parādīts. Ja tiek pārāk ātri parādīts, ir maz iespēja, ka tiks primings nostrādās, kā arī, ja tiek parādīts ļoti ātri, tad pārāk ilgi, tad tas primings jau būs atzināts, viņš jau būs apzināts, un tas nebūs zemazīs stimuls. Vēl atkarīgs no tā, vai respondents tiešām pareizi intuīciju, jo kā nekā uzdevumi ir ar lemšanu, un bieži intuīcija pieslēdz racionālā prāta, un vēl atkarīgs ir, vai tiešām intuīcija nostrādā, jo kā es iepriekš parādīju, intuitīvas lēmums atkarīgs no vairākiem faktoriem. Tātad līdz ar to mani pētījuma mērķis bija eksperimentāli noskaidrot, vai slēptiem primingam ir efekts intuitīvā lēmuma pieņemšanā, un kā arī adaptēt šo eksperimentālo procedūru Latvijas kultūras vidē. Pētījuma jautājumi bija, vai eksperimentālās grupas dalībnieki uzrāda precīzākas intuitīvās lēmumus salīdzinājumā kontrolas grupu, jo eksperimentālā grupā tika rādīts, primings kontrolas grupā netika rādīts, un vai pastāv saistības ar respondentu pētījuma rezultātiem intuīcijas pašnovērtējumu, kā arī papildus jautājums, ar kuru no priminga veidiem respondents sniedz precīzākas atbildes otrā posma uzdevumos ar verbālo primingu vai ar verbālo un vizuālo primingu kopā. Pētījuma metode. Eksperimentāla procedūra. Dalībnieki bija 76 respondenti, 8 vīrieši un 58 sievietes, vecumā 19 līdz 70 gadiem, kā arī pēc procedūras tika nosūtīta atgriezniskā saikne par pētījuma rezultātiem, cik no uzdevumiem viņiem pareizi atbildējuši. Un tika izmantot intuīcijas aptaujā Rational Experimental Inventory, kura autors ir Pacini un Epsteins, un šī aptauja tika adaptēta Latvijā 2011. gadā no pētāt zinātnieku speciālistiem Emīlu Kālu un Līgas Bojas. Eksperimentāla procedūra. Vēlos pastāstīt, ka pirmais jautājums atbilde tiek rasta šeit, labirintu uzdevumos, un trešais jautājums par to, kurš priminga veids ir veiksmīgāks, ar kur tiek labāk uzrādīts atbildes, tiek otrā posma uzdevums, kur ir pēdas uzdevumi. Tātad ir eksperimentāla grupa un kontrols, kurās eksperimentāla grupā tiek parādīts primings, bet kontrols grupā netiek parādīts, kā arī sākumā tiek palūgts aizpildīt aptauju, pēc kā notiek randomizācija, dators randomizē, kurā grupā nokļūst respondents, eksperimentāla grupā vai kontrols grupā. Lai jums uzskatām būtu saprotams, kā tas notika, es jums varu parādīt īsu video, kurš ir palielinātā režīmā jums, lai jūs redzētu, kā tas izskatījies eksperimentā. Sākumā tiek parādīta fiksācija, tas ir uzmanība, sagatavot mērķa stimuls, primings, maska, un tad ir teksts, ar kuru viņš tiek var pārdomāt. Tātad primings tika parādīts 30 milisekundes, kas ir ļoti ātri. Mērķa stimuls parādīts 0,4 sekundes. Un maska, ja jūs redzēt ar šādu lauku, maska, viņas mērķis ir, lai šī informācija tiešām nonāk zemapziņā, lai tā nepaliek vizuālajā atmiņā. Līdz ar to, ka tiešām nonāk šī informācija zemapziņā, un cilvēks pēc tam intuīcijas spējas cenšas atbildēt to informāciju zemapziņā. Rezultāti. Tātad šeit mēs redzam, ka šeit ir video rādītāji, salīdzinoši ar statistikas rādītāji, pa grupām labirintu uzdevumu un intuīcijas aptaujiem. Kā mēs redzam, tātad eksperimentālā grupā vidējais rādītājs ir 0,57, kontrols grupā 0,45, un mēs redzam, ka ir diezgan liels atšķirības abās grupās. Un ir sasniegts divpusējais nozīmības līmenis, ir zemāks 0,05, kas nozīmē to, ka šie dati ir statistiski nozīmīgi. Kā arī intuīcijas aptaujiem mēs redzam, ka arī divpusējais nozīmības līmenis ir sasniegts, ir statistiski nozīmīgi dati. Šī tabula nav atbilde uz kādu pētījumu jautājumu, bet es vēlos akcentēt, ka tas ir būtiski, jo šeit tiek parādīta, vai tā ir matemātiska varbūtība, tā ka minēšana uz labu lēmu, vai tas ir tiešām efekts. Un kā mēs redzam, eksperimentā grupā, kur tika radīts primings, divpusējais nozīmes līmenis ir gandrīz sasniegts. Tas nozīmē to, ka ir liela tendence tam, ka šis tiešām bija efekts, ka tā nebija minēšana uz labu lēmu. Jo kontrols grupā, kā mēs redzam, tie ir diezgan tāds atšķirīgs rādītājs, un ka tur tiešām varētu būt minēšana uz labu lēmu, jo tur arī tiešām nekas netika rādīts.
Tā, lai salīdzinātu, atbildēt uz otro pētījumu jautājumu, pastāv korelācijas starp respondentu rezultātu viņu intuīcijas pašnovērtējumu. Labirintu uzdevumos tika izmantota tiešām korelācija, un mēs redzam, ka pēc 12 nozīmības līmeņa, kad nav sasniegts nozīmības līmenis, līdz ar to nav korelācija. Kā arī pēles uzdevumos ir pilnīgi tas pats, tika izmantots pirmā korelācija, un arī nav sasniegts nozīmības līmenis, kas liecina par to, ka nav korelācijas starp respondentu pašnovērtējumu un lokālu. Un pēdējā tabula, kur mēs atbildu uz trešo jautājumu, kad kurš ar raiminga efekts ir labāk sniedz rezultāts verbālais ar vizuālo, un mēs redzam, ka labāks rezultāts par 12 nozīmības līmeņu parāda kontrolas grupu, tas nozīmē to, ka verbālais raiminga vies bija efektīvāks. Secinājumi. Šajā eksperimentā slēgtajam primingam ir pozitīvs efekts intuitīvā lēmuma pieņemšanā. Līdz ar to secinām, ka priminga efektam ir nozīme intuitīvā lēmuma pieņemšanā, kas saskanā ar Vipiša pieņēmumu. Nepastāv saistības starp respondenta pētījuma rezultātiem viņa intuīcijas pašnovērtējumu. Mana hipotēze, mans skaidrojums ir tāds, ka respondenti atbildēja, kad viņi atzīmē savas intuīcijas spējas, viņi bieži atbildēja, ka viņiem ir labas, bet, kad viņi nonāca mūsu eksperimentā, mums ir pilnīgi jāmodelēta situācija, un šī situācija viņi nav saskārušies savā dzīvē, līdz ar to mēs secinājām to, ka te ir jāmodelēta situācija, ar kuriem nav bijis pieredze, un tāpēc rezultāti varbūt ir nedaudz zemāk nekā viņu novērtējums, kur tas varētu būt tā izskaidrots. Un otrā posma uzdevumos, tātad pēles uzdevumos, precīzākas atbildes tika sniegts ar verbālā priminga veidu. Un arī manā pirmajā labirinta uzdevumā arī ir verbāls priminga veids, kā es redzēju, bija jā, tad tas varētu izdarīt secinājumu to, ka verbāls priminga veids tiešām viņam varētu būt tāda lielāka nozīme. Un kā arī es esmu veiksmīgi atbildējis procedūru Latvijas kultūras vidē, tas nozīmē, ka šo procedūru var mērīt individu intuitīvo lēmumu. Un atbildot uz Tiltiņas Kapeles jautājumu, manas recenzents, kur un kā domāju turpināt pētījums, es varu atbildēt to, ka mans eksperiments tiešām ir atvēris durvis uz to, ka tiešām ir saistība priminga efekta un intuitīvo lēmumu. Tas uzzīmē to, ka šo pētījumu var paplašināt un pētīt visādi, piemēram, pievienot šai procedūrai papildus mainīgos ar mūziku, bez mūziku, vai arī tieši izstrādāt vēl jaunas procedūras, lai būtu vairāk mērījumi, kā pētīt intuitīvo lēmumu. Tas ir tāpat kā pētot, piemēram, atmiņu ir vairāk testi, tāpat arī varētu adaptēt jaunas procedūras. Tas arī būtu viss. Paldies. Varbūt būs kādi jautājumi. Tā nav recenzētas jautājumu atbildējāt. Man ir jautājumi daudz. Sakiet, lūdzu, ko jūs saprotat ir intuīcija un kā jūs atšķirat intuīciju no priekšnojautājumu? Tas ir viens. Kāpēc tieši, viņš ir ļoti līdz šajā jomā, jā. Kāpēc tieši 40 milisekundes un ar ko tad šis uzdevums atšķirās no 25. gada? Jā, tie būtu visi jautājumi. Uz pirmo jautājumu atbildot priekšnojauta un intuīcija. Saistība. Tātad šis